virtuve, kurā ir arī karstais ūdens un plītiņa. Otrajā stāvā ir pilnvērtīga guļamistaba. Pietiek vietas divguļamai gultei. Šo logu var atvērt, lai vasarā, kad ārā karsts, var veidināt. Un, protams, brīnišķīgi smaržo pēc koka. Viss gatavots no masīva koka. Saliekamās mājas Latvijā nav sevišķi populāras. Pirmais iemesls latviešiem nešķiet simpātiskas durvis, kuras atgādinot padomu laiku tualeti. Otrais, kas nepatika, ir neparastā forma, un pats fakts nebija saprotams, kāpēc būtu vajadzīga māja, ko var salocīt. Latvietim šķiet nav raksturīgi.